komandas stiprās puses, mūsu atraktīvie prāti, trakās idejas. Mēs visi no jebkāda zinām drusiņu, lai kopā esam viens vesels. Mums tikai kā dimanti ir jānoslīpē mūsu zināšana. Mūsu komandas potenciāls esam mēs visi. Pēc 9. klases viņu ceļi ir šķīrušies. Viens mācās ģimnāzijā, cits tehniskajā koledžā. Vēl kāds palicis vecajā skolā. Taču visus 6 vieno kopīgs piedzīvojums. Uzvara Latvenergo koncerna erudīcijas konkursā 8. un 9. klašu skolēniem eksperiments. Pirmkārt, tā jau bija ļoti liela spriedze. Un stress arī. Un it sevišķi konkursa pēdējā uzdevumā, kad bija jautājums par energoefektivitāti. Jo, kā mēs komandu īpaši daudz par to negatavojāmies, jo mēs tā kā reiķinājām ļoti daudz uzdevumus, trenējamies, bet par energoefektivitāti tā nedaudz aizmirsām. Tagad sanāk, ka Aglona ir teikusi pēdējo vārdu. Rīga vēl domā, vai ir vēl kaut kas, ko piebilst? Aplausi Aglonai! Ārprāt, es biju ļoti uztraukusies, bija ļoti liels stress, es nezināju, ko darīt, kur likties. Bet tā sajūta, kad paziņoja, kad mēs esam uzvarējuši, tā bija vienkārši fantastiska. Rīgas komanda, Rīgas 94. vidusskola iegūst eksperimenta kausu. Un pēc fināls nespēju beigt lēkāt, jo es biju pilna ar emocijām. Ar prieku. Latvi lepojās, brālis lepojās. Man pašai bija liels prieks, ka mēs to paveicām. Es domāju, tā kopīga erudīcija, vispārējā kultūra palīdzēja uzvarēt. Bērni ir zinoši daudzās jomās, daudzos mācību priekšmetos. Viņi lasa žurnālus, ilustrēto zinātni. Tas stipri palīdzēja. No mācību stundām daudz ko atcerējās no vēstures, no ģeogrāfijas, no ķīmijas, jo konkurss ir plašā lokā, ne tikai par fiziku, ne tikai par elektrību. Protams, galvenais tas pierādīt, ka mēs esam spējīgi, pierādīt, ka tādi jaunieši spēj kaut ko tādu panākt. Tā ir labā sajūta, ka tu saproti, ka viss, ko tu esi darījis, tiešām bija tā vērts. Eksperiments, 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 eksperiments. Jūs skatāties konkursa Eksperiments dienas grāmatu Izklaides kanālā 2. Mēs vienmēr visu darām kopā, un mums vienmēr viss izdodas. Ja mēs gribam, tad mēs varam. Mēs esam visi draudzīgi, saliedēti, un mēs cenšamies viens otram palīdzēt ar savām idejām, domām. Es vēlos darīt visu, lai mūsu komanda uzvar. Vajadzēs cīnīties, censties iegūt pirmo vietu. Smaidīgi aglonieši pagājušā gada konkursa finālā jau pirmajā minūtē apbūra skatītājus. Viņi priecājās par sevi, par eksperimentu un par konkurentiem. Mēs darījām visu ar smaidu. Priecājāmies par sasniegto un arī par kļūdām, jo bijām mācījušies no tām. Mūsu komandai bija ļoti liels prieks, jo tomēr otrā vieta tas ir ļoti augstu. Un arī prieks bija par arī Rīgas komandu, jo tomēr apsveicām arī konkurentus. Mēs esam tikai vinnētāji, jo piedalīties tādā konkursā vispār ir liels gods. Protams, varēja būt mazliet veiksmes vairāk, un tad arī noteikti būtu pirmie, ko mēs izdarīsim nākošais gads. Diezgan komiski sanāca, ka es nevarēju izrunāt vārdu energoefektīvs.
Tas man palika atmiņā. Jāizmanto LED spuldzes. Jo tām ir mazāks patēriņš, un tas ir daudz energoefektivitātīgāk. Labi. Tas ir energoefektivitāte. Aha. Atkal tas pats vārds, ar kuru mums viss izdodas. Jā. Energoefektīvi. Jā. Neaizdedzies, Labi. Regulāri jāatsaldē leduskapis. Jo? Jo bieza ledus kartiņā traucē. Kam? Man bail prasīt, jo tu man atkal uzbļausi. Labi. Mana dienas grāmata. Tava dienas grāmata. Viņas dienas grāmata. Eksperimenta dienas grāmata. Jūs skatāties konkursu Eksperiments dienas grāmatu izklaides kanālā 2. Viens no prātīgākajiem Smaidīgo Omu dalībniekiem Valdis visam piegāja ar vēsu prātu. Pēc konkursa fināla un 9. klases izlaiduma viņš sapakoja somas, lai dotos mācīties uz Rīgu. Es mācos Rīgas Tehniskajā koledžā profesionālajā vidusskolā. Pagaidām man mērķis ir kļūt par elektriku. Kad es piedalījos eksperimentā, es vēl nebiju izlēmis, kas es būšu pēc profesijas, bet eksperiments ieveda mani uz to domu, ka man vajag mācīties par elektriku, jo, kad es piedalījos eksperimentā, vajadzēja ļoti nodarboties ar visādiem vadiņiem, ņemties, un es sapratu, ka man tas patīk. Līdz 6. februārim piesaki komandu. Līdz 6. februārim piesaki komandu eksperimentu. Man tur nedaudz sajuka burti. Nenokavē iespēju pierādīt sevi, piedalies un iegūst lieliskas balvas. Es biju priecīgāks. Tagad biju priecīgāk. Nenokavē iespēju pierādīt sevi. Līdz 6. februārim piesaka komandu www.lv. Līdz 6. februārim Līdz 6. februārim piesaki komandu konkursu mājaslapā www.experiments.lv. Parāda savu zināšanas un iegūst lieliskas balvas. Pirms gada Latvenergo koncerna skolēnu erudīcijas konkursam Eksperiments pieteicās 220 komandas. Šogad konkurss notiks 17. reizi, un pieteikšanās rit pilnā sparā. Latvenergo konkurss ir vienīgais šāda veida erudīcijas konkurss Latvijā, kurā katrs skolēns var pārbaudīt savas zināšanas atraktīvā veidā, tādējādi popularizējot savu skolu, savu reģionu un iegūt rezultātā vērtīgas balvas. Šogad konkursa komandas tiks sadalītas 6 reģionos, un arī lielajā finālā piedalīsies 6 komandas, labākā no katra reģiona. Tas nozīmē, ka ir Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale, Rīgas reģions un Rīgas pilsēta. Pieteikšanās mājaslapā Experiments LV ilgs līdz 6. februārim. Lai piedalītos konkursā, komandā jābūt 6, 8, 9 klašu skolēniem un skolotājiem konsultantam. Es noteikti iesaku piedalīties, tas ir liels pluss pašiem, kurš cits var pierādīt sev, ja ne viņš. Izturība, drosmi, noteikti meklēt labus komandas biedrus, lai būtu saticīgi un lai jau komanda būtu. Manuprāt, piedalīties noteikti ir vajadzīgs tāpēc, lai asinātu savu prātu, lielāku pieredzi iegūtu. Es domāju, konkurss pats par sevi jau ir balva. Pats process dod lielu gandarījumu. Dažiem mēnešiem mainās pilnīgi dzīvesveids. Visu laiku tāda spriedzīte liek just, ka tu dzīvo un nedara rutīnas darbu, bet radoši dzīvo. Un neticiet, ja viņi saka, balvas nav svarīgas. Ja galvenā balva, kā iepriekšējā eksperimentā, ir ceļojums uz saulaino Krētu, tam ir ļoti liela nozīme. Krētā laiks skrēja vienkārši vējas pārniem. Protams, saule, jūra, smiltis, jautri piedzīvojumi, interesants ekskursijas. Un kad debesīs pieņojošais jons, cik spēcīgi mums superīgie vārti, un kad palīgā nāks vārti garāki. Varu, nu? Es aizmirstu to vārdu. Es to varu. Jā. Es ļoti ceru, ka esmu. Labāk nebūs.
Es nebiju pārliecināts, vai es pareizi teicu. Jo zināt ir stilīgi. Es domāju, galvenais ir nebaidīties, uzdrošināties riskēt, daudz mācīties un to visu darīt ar prieku. Jo nav jēgas piedalīties, ja tu to negribi. Viss foršāk to darīt ir tad, ja tu pats priecājies un tev tas patīk.